atgriežamies pie tā zemes jautājuma. Ja? Kaut vai, ja mēs veidojam šo zaļo zonu, spēļu laukumu struktūru, tur tā nodalīt, tas mans, tas tavs, šito mūsu, nu, pagaid, tie bērni nezin, kur ir robežas. Bet kādam par to jāmaksā? Kurš maksās? Kurš uzturēs? Tā utopija, ko es gribēju uzzīmēt, ka pareizi būtu, ka šis kvartāls reizi pusgadsimtā senāk kopā, klausies, mēs nevaram izveidot foršāku vidi, kur likt mašīnas, kur bērniem spēlēties, kā uzlādēt kaut kādas mašīnas. Bet te, diemžēl, tās mūsu robežas īsti nepalīdz. Ja? Nu, tie mani bērni, tie tavi bērni, tās manas šūpules, tās tavas šūpules. Varbūt, kad darām kopā, iznāks lētāk, efektīvāk un būs skaistāk. Ja? Es runāju par utopisku situāciju, tāpēc, ka likums, mūsu tradīcijas runā pret šādu maku likšanu kopā. Bet, ja mēs skatāmies no telpas viedokļa, tas būtu labākais veids, kā to darīt. Un man nav... Ja man bija idejas, ko darīt ar ceļu salabošanu, bet šim pagaidām juridiskas schēmas nav nekādas. Bet tas būtu tas, uz ko mums jātiec. Ja mēs gribam, lai cilvēki no Rīgas nemūk ārā, tāpēc, ka te viss ir slikti, dzīvot nav vērti, mašīnas apskādātas, bērniem nav kur spēlēties. Ja mēs sakārtot šo te kvartāla... Labi. Tad atkal,